Un sveiks! Es esmu šeit šodien kopā ar mūsu Spīganas darbistabas saimnieci, kas mums jau pagājuši gadu visu kaut ko interesantu mācīja taisīt, un šogad tas pats. Mēs turpinām stāstīt par dažādiem maģiskajiem priekšmetiem, rīkiem un tam līdzīgām brīnišķīgām lietām. Un šoreiz par lēlītēm. Šī ir mana lēlīte, to man uzdāvināja kāda man mīļa klienta sen atpakaļ. Viņa visu laiku ar mani ceļo riņķī, un es uzskatu, ka tā ir mana sarglēlīte. Bet Guna, pastāst pa īstam, kas ir sarglēlītes. Sarglēlītes ir maģiski priekšmeti, kurus mēs katrs pats izgatavojam, ieliekot tajās kaut kādu nodomu. Sarglēlītēm ir dažādas faktiski funkcijas. Es neteiktu, ka visas lēlītes ir sarglēlītes. Nu, par melnajām tā mēs vispār nerunāsim. Nē, par tāpēc, un starp citu, atgādinam vēlreiz arī šeit nevajag ķerties pie tādām lietām vispār. Arī tad, ja nojēga ir tomēr draudzīgi, nevajag. Nevajag. Lēlītes tātad ir dažādās kategorijās. Ir lēlītes aizsardzībai, ir lēlītes labklājībai, un svarīgi jau kādu nodomu mēs tajās ieliekam. Man ir divas lēlītes, kuras es savulaik esmu izgatavojusi. Šī ir mājas labklājības, mājas aizsardzības lēlīte. Tā ideja nāk no slāvu tautām, viņu dēvē par motānku, ļoti populāri ir Ukrainā, bet arī citās slāvu zemēs. Šo lēlīti mēs gatavojam ļoti rūpīgi, un te ir daudz dažādi elementi. Pirmkārt, es drusciņi parādīšu, kas tev iekšā. Tātad šeit apakšā šis ir zara gals no meža atnests. Un tālāk mēs tinām, tur mēs liekam apkārt audumu, liekam sarkanos dzīpariņus, jo sarkans dzīpariņš ir tāds, kas nostiprina domu, iedod enerģiju. Tad mēs viņai uzšujam svārciņus, viņai ir svārciņi te. Svārciņus var likt arī, atkarībā cik lielu to lēlīti taisa, var likt vairāk kārtu svārciņus. Te viņai ir, par citā lēlīti ir tapusi ziemā, te viņai ir tāds adīts apmetnītis, lai viņai silti. Viņš ir tikai uz muguras, tā kā vasarā nebūs baigi kā karsti. Tad lēlītei ir lēlīte, par cik šī sargā māju un labklājību. Tad te ir tāds dekoriņš, metāliņš, var likt atslēdziņu klāt, tas tāds labumiņš, var likt kādu zelta gabaliņu klāt. Šeit ir rotiņas, kas arī norāda, ka lēlīte ir tāda, turīga. Rokā viņai ir konfektīte, ko arī pati es esmu darinājusi maz gabaliņš tur saviņķelē. Tur tiešām konfekti reāli iekšā? Nē, tur nav konfekti iekšā reāli. Bet var likt konfekti, vienīgi cik, ja tā lēlīte vairākus gadus stāv, kas to konfektīti. Cik šai ir gadi? Es domāju, kādi 8 vismaz, varbūt pat 10. Jā, ir lakatiņi sasieti te. Ir viss kā nākas, jā, un bizes ir lēlītei, kur bize tev ir, bizes, jā. Šeit lēlītei ir no pakulām bizes. Jā, šeit lēlīte ir jau man tāda krietni sena, viņa man arī ir ceļojusi līdz no mājas, kad es mainīju dzīvesvietu arī, jā, viņa pabijusi iepriekš citā mājā ar mani kopā, tā man tāda mīļa. Saki, lūdzu, vai tev lēlītei ir arī vārds? Viņa ir tā kā personificēta? Manējā nav, bet vispār var arī personificēt, jā. Tas ir pēc sajūtām. Zin kā, tādās maģiskās un rituālās darbībās es domāju, ka daudz ir jāpļaujas kaut kādām sajūtām, ka nevajag visu tā radoša pieeja un improvizācija lielā mērā, vai ne? Kā tu jūti, kā ir? Jā, nevajag pēc pilnīgiem priekšrakstiem, ja kur kādā burvju grāmatā mēs atradām kādu recepti, tāpēc arī mums Spīganā arī jau būs kā publikācija kā idejas līmenī. Tur būs ieteikumi un padomi un apraksti, bet daudz ko no tā mēs varam darīt kā sirds. Radoši jāpieiet tam visam. Un kas ir tava otra lēlīte? Jā, šitā ļoti arī ir radoša lēlīte. Šī lēlīte ir darināta no salmu materiāla. Šī ir tāda auglības, labklājības lēlīte, ražas lēlīte. Šādas mēs varam darināt, kad nāk vārpas gatavas, kad ir labība briest. Un šeit ir viņai arī burvju nūjiņa.
Mēs Lelīte, jā. Lelīte arī burvju nūjiņa, un galā ir dimants, labi, kristāls, kas norāda uz tādu arī tādu turību. Kristālam ļoti daudz nozīmes ir, bet viena no nozīmēm ir arī biznesa kristālam, jā, tā kā Lelīte ir vērsta uz labklājību. Un par burvju nūjiņām mums Spīgan arī bija raksts pagājušā gadā. 23. gadā bija izlas. Ļoti interesants. Jā, meklējiet Spīgam, tur var arī izlasīt, kā pats katrs var sev izgatavot burvju nūjiņu. Tā. Šai Lelītei arī nav vārds, un es viņu glabāju lādītē. Un kur šī Lelīte dzīvo? Šī Lelīte dzīvo mājās, ienākot mājās, uz pirmā plaukta, kas ir redzams. Tā kā viņa sagaida. Viņa sagaida. Un šķiro, lai iekšā tikai tos, kam pienākās. Jā, viņa sagaida. Un vēl man ir viena Lelīte, kur es neesmu atnesusi, kas ir melns kaķītis, kurš arī blakus šai Lelītei sagaida. Un tas ir darināts no zeķes, arī piepildīts ar dažādiem maģiskiem priekšmetiem, un viņam ir sarkanas ūsas, un viņš arī sargā māju. Nu tā.